Sveicināti atpakaļ izmetienā, izmetienas podkāstā, ja drīzāk sarunās pie saldumiņiem. Šodien es esmu ar Samiru Argizovu. Es to atļaušu arī iepazīstināt vēlāk ar sevi. Bet tātad, kas ir izmetiens? Izmetiens ir vienkārši, kā es teicu, sarunas pie saldumiņiem, kur mēs runājam par daudz dažādām tēmām, industrijām, visādām jomām. Bet kāpēc izmetiens? Jo mēs parasti, varētu teikt, jautājums apdarinam ar vārdu izmest. Bet varbūt, ja kādam vēl nav skaidrs, spēles gaitā mēs skatīsimies un klausīsimies, un tad arī redzēsim, kā tas būs. Bet, pirmais, es domāju, ir iepazīstināšana vieta. Mēs esam vēl joprojām šeit pat Taste Cups un mīļojamies šiem pašiem mūsu saldumiņiem, ko mums sagādājas Taste Cups. Bet pirmais jautājums, kas tu esi? Un kā tu noraksturot? Es esmu cilvēks. Tas domāts, laikam, par ko es nodarbojos. Jā, esmu aktrise. Labi. Un pirmā asociācija ar vārdu izmest. Protams, tāds banālākais izmest atkritumus, bet arī izmest vienkārši nevajadzīgas lietas, bet ne tikai arī no sevis, no savas galvas un savas domas, izmest visu lieko. Ok, izmest lieko. Un tad iesildošais jautājums. Izmest sevi labāk tad kā aktrisei kameras priekšā vai uz teātra skatuves? Man personīgi? Jā. Kameras priekšā. Kameras priekšā, ok. Labi, un tad mēs lienam arī iekšā dziļajos jautājumos. Kas ir tas, kāpēc tu sevi izmeti LKA un pēc tam arī uz teātra skatuves, kas bija tā iedvesma, vai tas jau tev bija no bērnības tāds sapnīts? Tas bija bērnības sapnīts, bet man gribējās izmest sevi no turienes, kur es biju augusi, un no tās vides, un arī kaut kādā ziņā, cik tas varētu briesmīgi skanēt, es gribēju izmest sevi no savas ģimenes un darīt kaut ko pilnīgi citu, jo man ģimenē neviens nenodarbojas ar mākslu. Bet tev vairāk ģimenei tādi racionāli cilvēki, un tu esi tā mākslinieks. Racionāli, praktiski. Jā. Ok. Un, ja tev būtu varbūt tāds arī mākslinieckais jautājums, ja tev būtu viens citāts, ko tagad izmest kameras priekšā, kas tas būtu? Vai tas no pēdējās izrādes vai kāda seriāla vai ko? Viens, viens varētu būt esi tu pats, vienmēr. Otrs būs no pēdējās izrādes, kuru nesen piedzīvoju pirmizrādi, kāpēc būt zobratiņam, ja vari būt rats. Aha! Šis tāds arī par ko aizdomāties. Labi. Un bieži tevi arī pētot, man liekas, šos katrā sarunā es tevi izpētīju. Un katru reizi skatoties, tu piemiņi vai kāds cits vispār pieminējis to, ka tu esi dejas laukā. Jā. Un kāpēc izmest sevi dejas laukā un kā tu pie tā nonāci? Zini, kā es esmu tāds cilvēks, es vispār kā daudz jūtu sevi un vispār pasauli ar ķermeni. Un es arī dejoju no bērnības, un kaut kā vienkārši es uzticos savam ķermenim, un tāpēc man arī ļoti patīk dejot un kustēties, un man liekas tāda vienkārši tiešām vispasaules valoda, kurai nav robežu, un tas man ļoti patīk dejot. Un tu arī iesāki par to ķermeņa valodu un to visu. Tas, ko tu vēl piemini, ir, ka tu vari un tu māki, ja tu nodarbojies ar boksu. Kāpēc izmest tur atkal? Jo tas ir kaut kas citādāks. Tas bija sen. Un vairs nav taisnība. Bet pirms kaut kādiem, jau laikam 3 gadiem, vai bišķiņ pat vairāk, es nodarbojos ar boksu, man patika tas. Man patika tie treniņi, tie bija grupu treniņi, reizēm arī individuālās nodarbības, bet man vienkārši likās, ka tas ir labs veids, pirmkārt, kā izlādēties, otrkārt, kā uzturēt sevi formā, bet šobrīd es ar to nenodarbojos, un tas posms beidzās. Vai ir atlikts uz laiku vai ir beidzies? Es šobrīd domāju, ka ir beidzies, jo es ļoti esmu mainījusies pēdējo 3-4 gadu laikā, pati kā cilvēks. Lai arī joprojām man patīk boks, un es uzskatu, tas labs
sporta veids, ar ko nodarboties, bet šobrīd es mēģinu, jā, tā kā dzīvot vairāk harmonijā, un tomēr boks kaut kādā veidā tur ir tāds agresīvas iezīmes, un jā, šobrīd man tā kā aktuālāk ir joga, pilates, skriešana un tāds, jā. Labi. Un ļoti interesanti tas, ka tu arī, kad mēs jau iesākām runāt, kad mēs varētu tikties, kad tu brauks ceļojumā, un es pieņemu, ka tas ir atkal iespējams uz Barcelonu. Jā, uz Barcelonu, jā. Un kāda ir tā dzīvesvieta maiņa, ka tu ik pa laikam izmeties Rīgā, Barcelonā un jā? Es sevi izmetu pilnībā no komforta zonas, no savas ierastās dzīves un spēru soli un teiksim tā, jā, izmēģināju dzīvi citā valstī, citā pilsētā, valstī, kurā cilvēki vairāk vai mazāk nerunā angliski. Es nezināju valodu, bet mēs ar ģimeni nolēmām tā kā pamēģināt tur padzīvot. Tas bija tās reāls izmetiens, vienkārši izmetiens. Un tagad sanāk tā, ka es varu tā pateikt, ka es dzīvoju divās valstīs un mēģinu savu dzīvi samanģēt starp Rīgu un Barcelonu. Un kā tāds izdodas vai nav baigi sarežģīti? Tas ir sarežģīti, tas nav viegli, tāpēc, ka, tas mans sāpīgākais moments ir tajā, ka viens no sāpīgākajiem ir tas, ka man ļoti bieži piedāvā darbu šeit, kad es esmu tur un tur, kad es esmu šeit. Un tas ir laikam tas, bet es tā kā arī uztveru to kā tādu tiešām mācību, jo man ir jāmāk atteikties no lietām un saprotu, ka es nevaru dabūt visu. Tā kā jā, tas ir tas, ko ir grūti tieši menedžēt tādā grafiku ziņā. Bet vispārējais ir ok. Labi, un ja nav noslēpums, ar ko tu tur nodarbojies? Tur es tā kā arī ne ar ko citu pagaidām nenodarbojos, bet es pieļauju, ka drīz es tomēr sākšu ar kaut ko vēl nodarboties, jo es šobrīd vienkārši aktīvi mēģinu nostiprināt valodu. Un tur es vienkārši vairāk pavadu laiku ar meitu, ar sevi, man ir laiks sev, un es, protams, arī pilnveidojos kā aktrises seju un izmantoju tās iespējas, kas tiek dotas tur, kas ir dažādi aktiermeistarības kursi un tādas lietas, kas, teiksim, es varētu teikt, ka mums tas nav. Tā kā, jā. Labi, tu arī tā ļoti labi iesāc katru man nākamo jautājumu, bet tu iesāki par valodām un arī, ja tur vairākas reizes, tad var redzēt, ka tev arī ir diezgan plašs loks, ka tu esi mēģinājusi kaut kādas valodas un ko, un kādas tad ir tās valodas un kā tu pie tā esi nonākusi? Jā. Teiksim tā, es uzaugu, kad es biju pavisam maza, ģimenē mums dominēja krievu valoda, bet mana omīte ir latvieta. Un es gāju gan latviešu bērndārzā, gan latviešu skolā, un tad, teiksim tā, varētu teikt, ka no bērna kājas man bija divas valodas, kas ir latviešu un krievu. Tad pēc pirmo klases uzsāku savas gaitas Ziemeļvalstu ģimnāzijā, kas ir teorētiski valodas skola. No pirmās klases sāku mācīties arī angļu valodu, tad pievienojās angļu valodu pamazām. Pēc tam 10. klasē, tā bija Ziemeļvalstu ģimnāzija, tev bija jāizvēlas viena no Ziemeļvalstu valodām. Es izvēlējos norvēģu valodu. 3 gadus mācījos norvēģu valodu, bet sākot no 5. līdz 12. klasē, tu izvēlējies vēl papildus vienu svešu valodu, un es izvēlējos vācu valodu. Tātad es zināju latviešu krievu valodu, es, protams, arī zināju angļu valodu, tad es 8 gadus mācījos vācu valodu, 3 gadus norvēģu valodu. Pēc tam es iestājos Kultūras akadēmijā, mēs tur kaut ko, es varētu teikt, pamuļķojāmies ar franču valodu. Tas man, tur es neko nevaru pateikt, vienu teikumu varbūt, bet tā kā man teica nāk no Azerbaidžānas, tad es kā gribēju arī bišķiņ pamācīties arī azerbaidžāņu valodu, un tad es vēl 3 gadus atpakaļ veselu gadu mācījos azerbaidžāņu valodu, un tagad es aktīvi mācos spāņu valodu. Wow! Daudz ko ieiet, jā. Ok, labi. Un kā izmest, varbūt tas arī, par ko es lasīju, tev bija intervija par to, kas tu esi bijis nemīlētajos, un ir dažādas lomas, un es ticu, ka, jā, viens tas ir, kad tu esi aktris, un tā ir tikai loma. Yeah. To tu saproti, bet varbūt parastiem nestīgiem cilvēkiem šķiet, ka tad jau uzreiz tā aktrise ir tāda arī dzīvē, apmēram, ka tas nav darbs. Un kā tu izmeti to domu, kad vienalga, ko par mani domās?
Nu jā, nē, es atceros, tad, kad es tiku izmesta, teiksim tā, es tiku iemesta tajā lielajā dzīvē, kad beidzās studijas, un tu uzsāc savu darbu. Es uzsāku, es uzreiz sāku strādāt teātrī, man bija arī kaut kādi kinodarbiņi, un jā, man bija bail, man likās, man tagad jāspēlē tas un tas. Tagad par mani padomās, ka es tāda esmu, bet tas ir pilnīgs muļķības, tā vienkārši ir, tā kā tiešām profesijas būtība, mainīt sevi, mainīt tēlus, jo, man liekas, mūsos katrā mēs esam tik šausmīgi dažādi. Un, teiksim, tu katru tēlu mēģini savā veidā attaisnot, saprast, kāpēc viņš rīkojas tā vai citādi, bet pēc tam, kad beidzas filmēšana vai aizvest priekškars, tu esi tas, kas tu esi. Tāpēc arī pirms tam es pateicu to, vienmēr esi, kas tu esi, nezaudēs sevi. Tāpēc, ka, man liekas, ka vispār šajā profesijā esot ļoti viegli, ir tā kā pazust, višķiņā, vienkārši zināt, kas tu esi sevi apzināties, un tas ir tas, man liekas, kas ir svarīgi. Tāpēc, bet pēc tam man nekāds bailes vairs nebija par to, ko par mani padomās, un tad, kad es jau kaut kādu ilgu laiku biju spēlējis tādas jaukas un mīļas lomas un pāršas meitenes, man bija tāds, lūdzu, dodiet man kaut ko, es gribu kādu ļaunu cilvēku nospēlēt, vai arī ar kādu ļoti tādu sarežģītu pagātni, vai, teiksim, tā dažādība, tas ir tas foršākais īstenībā, tas katra aktieru sapnis, man liekas. Jā, man liekas, arī ļoti traki ir, ja piemēram tos tētni te ieliek tādā kā šablonā. Jā, to ir traki izdzīvot. Tā ir, jā. Bet tāds, tagad ir palikšu mums vēl 2 jautājumi, kas ir parasti tādi, visiem, bet ļoti dažāds ir atbildes. Pirmais jautājums ir tavs lielākais izmetiens. Lielākais, man bija ļoti daudz izmetieni. Lielākais, tiešām, tā labi. Es tagad nezinu, vai tas būs tas lielākais, bet es laikam teikšu to, ko es piedzīvoju, kad es sāku dzīvot Barcelonā, jo tas man bija tas gads, man nebija īpaši daudz darba šeit, man bija kaut kādi piedāvājumi, bet diemžēl daudz nācās atteikt, jo es nebiju šeit vietas. Un laikam tas lielākais izmetiens bija izmetiens ārpus komforta zonas, kad tu pēkšņi esi cilvēkos, ar kuriem tu nevari sarunāties, ka tu nevari strādāt savā profesijā, tu nevari darīt to, kas ir ierasts, tu nevari, aizbraukt pie draugiem, radiem, pie savas ģimenes, tu paliec ar sevi. Un tu iepazīsti sevi, un tas bija tas brīdis, man liekas, kad notika mans lielākais izmetiens ceļā uz sevis iepazīšanu, apzināšanos, saprašanu, ko es gribu, kas es esmu, kāpēc es to gribu, un vairāk jo pirms tam es visu laiku biju tie ritenīs, lai kaut ko darīju, un man tā arī ir vieglāk eksistēt. Tad, kad es zinu, ka man ir jāskrien uz teātri, man ir jāskrien uz filmēšanu, man ir jāskrien pie mammas, pie omas, pie vēl kaut kā, pie draugiem. Un tur es vienkārši tā kā sastapu sevi. Tur man nebija vairs, kur skriet. Un es riktīgi, tas tā kā bija ļoti grūti patiesībā, jo es nevarētu teikt, ka es tur biju kaut kādā laimē, apgarot staigā. Es patiesībā vienkārši ļoti, ļoti daudz, kam izgāju cauri asarām, sāpēm un jo vienkārši pazūd visi tie tavi ierastie mehānismi, tās visas tavas maskas, kuras tu katru dienu velc. Tāpēc tas bija laika, šobrīd varu teikt, tas bija tas lielākais izmetiens. Bet kāpēc tieši Barcelona? Kāpēc izvēlējies tieši? Tas ir tāds interesants jautājums, jo man vienmēr bija tā vēlme, tā kā es domāju, es gribu padzīvot citā valstī. Es nezināju, kas tā varētu būt par valsti. Un tad ir tā, ka man vīrs agrāk bija dzīvojis Spānijā. Bija sen, pirms mēs bijām pazīstami. Viņš tur bija nodzīvojis 3 gadus. Tiem 3 gadiem viņš bija iemācījies valodu, tā vairāk vai mazāk. Un tas bija Spānijas dienvidos, kur viņš dzīvoja. Un tagad mums tā doma vēl tā kā sēž, ka gribas pamēģināt. Un mēs tagad runājam par to, uz kurieni. Viņš saka, noteikti Spānija. Es saku, labi, nav slikti, es nezinu valodu, bet okei. Un tad mēs sākam runāt par to vietu.
Un tā kā viņš man piedāvāja tur tos dienvidus vai kaut kādas mazās pilsētiņas kaut kur, un man ir tā, ka man tas nedara. Es esmu lielo pilsētu cilvēks, man ļoti patīk cilvēku masas, tas ir jocīgi, bet man tā ir. Un es teicu, nē, es tur nedzīvošu, es nebraukšu turien, vai es palieku, vai braucam uz Barcelonu. Un vienīgs tas neatrika vienkārši piekrist, tad mēs atradām to kompromisu, ok, tā būs Spānija, bet es gribu lielu pilsētu, kur man būs iespējas un kur es varu izvērsties. Un tāpēc tā ir Barcelona. Ok, labi. Un tad mēs esam arī veiksmīgi runājuši pie mūsu pēdējā jautājuma. Kas tad ir parasti ieteikums skatītājiem, jau klausītājiem? Tavs ieteikums, ko cilvēkiem vajadzētu izmest no prāta, vai varbūt izmest arī materiāli, bet ko tad vajadzētu izmest katram? Katram vajadzētu izmest šaubas par sevi, bet es tādā veselīgā ziņā to domāju, nepazaudējot kaut kādu mazumiņu paškritikas, bet izmest to, kas traucē. Un tas, diemžēl, vai par laimi, ar to es arī domāju cilvēkus cilvēkus pat draugus, kuri reizēm patiesībā nav varbūt tavā dzīvē vajadzīgi. Tā kā izmest visu to, kas varētu traucēt tev justies labi un iet uz mērķi. Labi, paldies, iet uz mērķi. Bet tad to arī mēs beidzam. Lielas paldies par šo mazo saruniņu. Mēs vēl pacienāsimies, bet jums gan mēs sakam paldies un klausies šo un skaties visās iespējamās vietnēs, kuras varēšu un nevarēšu šo ievietot. Un tā kā paldies arī Samirai, paldies Taste Cups, ka mūs uzņēma. Un tā kā mēs tiekamies. Un tā!